Vai jūs skolā bijāt tāds kārtīgs puika, vai arī blēņas darījāt? Teiksim tā, man patīk tā tēze, jā, ka blēņas īstenībā dara tikai talantīgi un gudri bērni. Jā, jo tie, kas ir mazāk talantīgi un gudri, viņi nav pat spējīgi blēņas izdomāt. Blēņas ir viens no tādas bērnības un arī skolas gada neiztrukstošām lietām. Jā, un tās tika darīts no 1. klases līdz pēdējai klasē. Mums katrā klasē bija savādāks, ja mēs sākam lietas. Bija kādreiz tāda spēle, ziniet, kā cīņa uz zirgiem. Jā, viens ir zirgs, otrs ir jātnieks, jā, tad bija jānobrīž nost. Jā, tā bija normāla stundu laikā tas tika darīts, jā, un vēlāk jau pusaužīdos blēņas bija drusku tāds nopietnāks. Bet, teiksim, šajos gados jūs vēl projām blēņojaties? Teiksim tā, es labprāt pablēņotos, bet ko nozīmē tas? Tas nozīmē, varbūt vairāk tāds intelektuālās blēņas, apmēram, pajokot, izjokot,